Mums būtu jādodas pie nākamā. Jā, un visi, kas ir sapratuši, ka jā, es gribu savu biznesu, tagad uzmanīgi klausieties, jo jums būs iespēja uzzināt, kas, ko, kā no īstiem jauniešiem, cilvēkiem, kas vēl joprojām ir skolēni. Kā iegūt pirmo biznesa pieredzi vēl skolas laikā, un tāpēc sagaidām uz skatuves. Kārlis Čīka, Kristena Norveža, Rudolfs Rīkuris, Roberts Andris Eriņš. Skolēnu mācību uzņēmuma Soilnetics komanda 2023 gada labākais skolēnu mācību uzņēmums. Bam! Jā. Nu, pirmkārt, jau priecājos jūs atkal redzēt un pastāstiet, cik tālu jūs esat tikuši ar Soilnetics līdz šai dienai. Esam piesaistījuši jaunus cilvēkus. Esam izveidojuši jaunas idejas. Esam uztaisījuši labāku aplikāciju, labāku dizainu, labāku interfeisu un tā, lai lietotājiem ir labāk lietot mūsu produktu. Vai ir kāds, kurš nezina, kas ir Soilnetics? Varbūt varētu izstāstīt, jā, man vaina, kāds tad ir jūsu uzņēmuma koncepts, ar ko jūs nodarbojaties? Soilnetics ir automātiska auglaistīšanas sistēma, kuru ļoti vienkārši mēs izmantojam. Mēs nopērkam moduli, kurš sastāv no 4 dažādiem čipiem, kas mēra svarīgākos augsnes datus. Iespraužam iekšā zemē, savienojamies ar laistīšanas pašu sistēmu, un tas arī viss. Jūs varat aizbraukt uz mēnesi 2 ceļojumā, un jūs zināsiet to, ka jūsu augi ir perfektā stāvoklī mājās. Jā, tas īstenībā varētu izglābt, aptuveni būtu izglābis 50% no manējiem augiem. Viņi ir diezgan miruši. Tādēļ... Rip, protams, rip. Jā, tātad... Es zinu, ka ir zaļie pirkstiņi, kā sauc tos, kas nav zaļie pirkstiņi, tie ir brūni... Nav tā termins. Varbūt tev ir brūnie pirkstiņi. Varbūt man brūnie pirkstiņi. Bet katru gadu Junior Achievement Latvijas skolēnu mācību uzņēmuma programmā iesaistās vairāk tūkstoši skolēnu uzņēmumu, bet riktīgi maz ir tādu, kas ir ar jaunajām tehnoloģijām. Vai jūs varētu dot padomu, kā tikt pie tehnoloģiem, vai visi jūs esat super mega tur tehniskie? Jau. Varbūt vajag prasīt palīdzību kādam skolotājam, varbūt vienkārši ir jāprot programmēt. Jā, kas bija tas, kas jūs ievirzīja tehnoloģiju virzienā? Nu, mums bija tāda lieta, ka tas vispār viss sākās pēc 10. klases vasarā. Mēs sapratām to, ka mēs gribam taisīt tā kā SMU produktu, kaut ko saistīt ar tehnoloģijām un kaut ko tādu, kas būtu fiziski jātaisa, nevis vienkārši kaut ko uzprogrammēt, kaut kādu aplikāciju, bet arī kaut ko, kas ir fizisks. Un jā, tad radās šī ideja, un principā mums bija tas, ka Roberts ir vairāk ar visu to fizisko, kas ir inženierija, un tas visu, un es esmu programmētājs. Un, principā, lai kaut ko ar tehnoloģijām sāktu, būtu vajadzīgs it kā kaut kāda vienkārši saprašana, kā tas viss strādā, un tad tālāk to visu var arī gada laikā piemācīties klāt. Tas ja tev tas interesēs un tu varēsi veltīt tam laiku, tad tur pāris mēnešu laikā tu noteikti varēsi kaut ko dabūt gatavu. Jā, es domāju, ka šajā vecumā nav tā, ka, ja tev tas interesē un tu to nemāki, tad tu uzreiz met plinti krūmos, jo tomēr 10. klase, tad laikam ir tas īstais laiks, kad sākt mācīties tajā virzienā, kas tevi interesē. Bet līdzīgi kā jau Jēkabs un Rihards iepriekš mums stāstīja ar Agency JR, viņam katram ir stiprā puse, un veiksimīgas komandas sastāvā ir tieši šī te dažādība, dažādās prasmes, dažādie spēki. Varbūt jūs varētu padot mikrofonu pa apli un pastāstīt, ko katrs no jums pienes Soilnetics komandai un kas ir jūsu stiprās puses? Jā, varu teikt, ka es, piemēram, ļoti iemācījos par dizainu un par tādām mārketinga ievadlietām, bet galvenokārt par dizainu. Dizaina risinājumu veidošanu un dizaina pašu šī kreatīvā domāšana, radošā domāšana par dizainiem. Jā, es tieši Soilneticā esmu mārketinga speciālists, un tā es iemācījos arī veidot TikTokus, lai aiziet For You page'ā, Instagramu, Facebooku, un tā kā vienkārši likt pēc iespējas daudz storiju un to kontekstu.
kontestu, kad cilvēkiem vienkārši ir interesanti skatīties. Nu jā, es jau iepriekš minēju, ka es esmu programmētājs, un man jau ir iepriekšēja pieredze tajā visā, pirms mēs sākām SMU. Un tad, principā, mūsu SMU produktam tas, kas bija vajadzīgs no tās software puses, bija mobila aplikācija. Un to es iepriekš nebiju nekad darījis, tad es iemācījos ļoti daudz ko par to un kā vispār kaut ko tādu uztaisīt. Es esmu jau minētais inženieris. Īsiem vārdiem sakot, es vienkārši spēlējos ar elektrību un ceru, ka nekas nesadegs. Bet jā, es visus čipus lodēju klāt, meklēju, kas labāk derēs, kas ir lētāks un kas nesadegs. Un es vienkārši uztaisu ideju kaut ko mēs varam sataustīt. Jūs sacentāties ar labākajiem mācību uzņēmumiem Eiropā. Un, kas ir tās atziņas, ko jūs guvāt, kas ir tā pieredze, ko jūs guvāt no šī pasākuma? Varu sākt ar to, ka jaunieši tik tiešām domā līdzīgi. Mēs brīnumainā kārtā atradām čaļus no kaut kādas Rumānijas, man liekas, kam pa lielam gandrīz identisks kā mūsu produkts. Tā kā kādi jaunieši 1000 kilometru prom no mums izdomāja kaut ko ļoti līdzīgu. Un, šī domāšana arī citās inovācijās, kas mums bija apkārt citu jauniešu mācību uzņēmumus, viss ir tik ļoti radoši radīts, ka grūti par to iedomāties būtu, ja tu domātu no nulles. Jo daudziem ir nenormāli jaunas idejas, kas reāli neredzētas. Jā. Jūs esat no Teikas? Jā, mēs esam no Rīgas Teikas. Es arī mācījos Rīgas Teikas vidusskolā. Shoutouts! Es vēlējos jums pavaicāt, es ticu, ka ir cilvēki zālē, kas pēc šīs konferences jutīsies iedvesmoti un arī uzsāks savus skolēnu mācību uzņēmumus. Kas būtu tā lieta, kuru jūs būtu gribējuši zināt, pirms jūs sākāt strādāt pie sava uzņēmuma? Varbūt kaut kāds hacks, ko jūs varat nodot tiem, kas vēl nav sākuši, lai viņiem mazliet atvieglotu? Nebaidieties no rezultātu. Tā kā vienkārši dariet, un kaut kas notiks. Parasti notiek tikai labais, ja arī notiek sliktais, mēs no sliktā mācāmies. Jo ir bieži vien, kad vienkārši tāds, varbūt nevajadzētu, varbūt iepauzējam, varbūt tā, bet ne, mēs vienkārši darījām, līdz mēs sasniedzām rezultātu. Jo rezultāts kaut kur tur aiz kalniem ir, bet viņš ir tikai jāsasniedz, un no tā nevajag baidīties. Jā, un tieši mums šobrīd ir tas labākais vecums, ka tieši riskēt un mēģināt, jo, kad mums būs 30 gadi, būs bišķīt bailīgāk. Un noteikti arī to, ka es iesaku visās komandās pareizi izvēlēties komandu, un kā arī plānot laiku, jo vienmēr viss tiek atstāts pēdējo brīdi, un īstenībā tas ir tik ļoti nepareizi, jo tad ir viss sasteigts. Nopietni, tas ir tā, ka pēdējā mirklī tas nav pareizais ceļš. Tas ir pareizais tehnisks ceļš. Mēs to stendu, kas mums ir, mēs arī vakardien tikai pārkrāsojām. Tas iedod to spriedzi izdarīt vienkārši visu. Jo tad ir tās parasti garlaicīgi, bet vienkārši pēdējā sekunda, ok, viss. Jā, un tad tiek bojāt nervi. Bet jūs runājat par došanos pretī rezultātam. Tas, kas mani interesē, vai tad, kad jūs uzsākāt šo projektu, šo mācību uzņēmumu, vai jūs jau skaidri redzējāt, kāds būs šis galamērķis, vai tas vienkārši darba rezultātā atklājās? Godīgi sakot, mēs nezinājām, ka mēs būsim pirmie Latvijā. Mēs to vienkārši nevarējām iedomāties, jo tā ideja bija tik maza, un tā ideja nāca no tā, kā mēs Rudolfu sākām domāt. Tā bija tik maza ideja, kur mēs vienkārši laiku metām iekšā, finansiāli, fiziski visu metām iekšā. Kad bija pirmo reizi, kad cilvēki pateica, šitā ir baigi labā ideja, man patīk. Un bija jau tas, tā garša, ka tūlīt būs kaut kas liels, un tiešām arī uzvarējām. Tad noslēdzošais jautājums katram no jums. Vai jūs ieteiktu klātesošajiem SMU programmu? Noteikti. Tā ir brīnišķīga pieredze, tas patiešām daudz ko tev iemāca. Un tu izies cauri tam, ko tu nebūtu iedomājies, kam tu izies cauri. Tā kā es 100% visiem iesaku. Ja godīgi, kādu pirmo mēnesi, kad mēs taisījām to SMU, es nezināju, kāpēc es tur esmu. Es, ja godīgi, gribēju vienkārši pamest šo te aiz muguras un pateikt, pietiek.
Bet, beigās aizlidojām uz Turciju, tāpēc, labi, ka paliku. Un esat pirmie Latvijā. Jā, es teikšu, ka noteikti, tāpēc, ka pirmkārt, jums visiem ir iespēja pašiem uz savas ādas izmēģināt, kā ir veidot uzņēmumu, un otrkārt, jums vienkārši dzīve būs jautrāk to visu darot. Es arī ieteiktu, pirmkārtām, nav jāmaksā nodokļi par pārdoto produktu. Tas ir plus 20 kaut kādu procentu iegūmi sev. Jā, protams, tas ir jautri, un es ieteiktu vienkārši piecelt savas pakaļas un sākt strādāt godīgi. Paldies un uzgavilējam! Soil Neti komanda labākie Latvijā. Vēl bija kas sakāms? Mums ir vēl viens lūgums. Mums vajag uztaisīt noteikti bildi visiem kopā, jo man kā mārketinga speciālistam kaut kas ir jāliek iekšā. Davai, taisam bildi. Vēl viens milzīgais selfijas. Mums būs selfijas. Jā, loģiski, jeb latviskais termins pašiņš. Bet kamēr to bilde, mēs arī esam bildē, vai mēs nebijām? Visi ir bildē. Man vēl liela roka. Jā, Paldies un visiem. paldies jums. Vēlreiz aplausu Soil Netiks.